Mēs satiekamies skaista zabadienā laukā, ja tojas pavasars, viss jau sāk ziedēt, un tas arī mums liecina par to, ka tojas mūžības pavasars, kurš būs daudzreiz skaistāks un jaukāks. Mēs pat nevaram iedomāties, ko tas viss nozīmē. Un mēs kādreiz ar savu neapdomību un vispārējo grasamies pazaudēt šo mūžību, ko acis nav redzējis, auss dzirdējis, kas neviena cilvēka sirdī un prātā nav nācis. Tas mums stāv priekšā tāds debesis un tāda iespēja un tāda mūžība. Un mēs par to esam no sirds pateicīgi Dievam. Mēs patreiz dzīvojam Rakciemā, tas ir pie jūras, un mūsu draudz ir Jūrmala vai Sloka vai Kaugur. Viņa tā draudz ir Kauguros, un mums ir atkal prieks atbraukt pie jums arī šī reize pēc ilgāka laika, ka mēs jau esam tur projām. Un arī šodien mēs runāsim par to, kā sagatavoties mūžībai un kas mums ir jādara. Mēs arī esam pateicīgi par pirmo stundu, jo brālis mums runāja par raksturu pieaugstumu, par izaugsmu, un kas tas viss mums ir vajadzīgs mūsu dzīvē. Un arī šodien mēs pieskarsimies jautājumiem par lēmumu pieņemšanu, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs varam izvēlēties, un tas, kas mums vajadzīgs mūsu ikdienā, kas mums ir jādara. Lūkas 9. nodaļā un 61. un 62. pantu mēs skatīsimies un izlasīsim tikai pirmā panta. Kungs, es tev iešu līdzi. Un mēs zinām, ka šeit arī vajadzīga ir lēmumu pieņemšana. Un viena lieta, kas raksturo mūsu cilvēks, ir tā, ka ir grūti pieņemt lēmumus mūsu dzīvē. Un mums šie lēmumi it kā jāpieņem ļoti bieži, gan draudz dzīvē, gan individuāli savā dzīvē. Mums ir svarīgi, mums jāpieņem lēmums, kur mēs sūtīsim savus bērnus, kur ir skolā, un uz kuriem mēs brauksim, kur mēs dzīvosim, ko strādāsim, ko mācīsim. Mēs visur jāpieņem lēmums, un arī draudz dzīvē. Arī jūs zināt, ka tad, kad notiek balsošana, arī draudzē, tad arī tur jāpieņem lēmumi, vai balsot par vienu vai par otru personu, ko mums darīt. Viss ir jāpieņem lēmums, un tad, kad šo lēmumu ir jāpieņem, ir grūti bieži vien pieņemt, un arī bieži vien tā, kad ir puse to lēmumu pieņem par vienu cilvēku un puse par otru cilvēku. Tā tas bieži gadās, un tad mūs pārņem bailes, un tad mums ir nedroši, mēs nezinām, kā labāk darīt un kā izskatīties, un cilvēks izskatās, jūtās kā paralizēts. Un kādēļ tik bieži jāpieņem lēmumu mūsu dzīvē ir? Un kāpēc tik grūti to darīt? Tāpēc, ka ir dažādi faktori, kas iedarbojas uz mums visiem. Un varbūt par dažiem no šiem faktoriem, kādi ir, kas iedarbojas un kāpēc mums tik grūti pieņemt ir lēmums savā dzīvē. Tātad varbūt pirmais mūsu ieradumi. Un cilvēks bieži vien rīkojas pēc saviem ieradumiem. Viņš ierāds to un to darīt ir, un viņam grūti ir šķirties no saviem ieradumiem, pieņemt kādu citu lēmumu. Un kā tad rodas šie ieradumi? Un šie ieradumi mēs zinām, ka rodas tad, kad atkārto. Man kādreiz bija jāvada arī vienreiz, kad mēs šeit bijām bērniem, un tad es stāstīju bērniem par to, kad tas vectēvs to
zābaki vienmēr ir izkratījis, un bērns saka, tur taču nekas nekrīt ārā, ka tu katru rīt krat, un tad viņš sacīja, es tur biju Āfrikā, un tur ielīd visādi čūskas, un kas tur neielīd visādi tādu, un man bija katru rīt jāizskrat pirms uzvilku, un es esmu to tik daudz atkārtojis, kad arī tagad viņš atbrauc Latvijā, kur neviena čūska nekas nav, un viņš arī aiz savu ieradumu atkal to dara. Varbūt kāds piemērs no mūsu ģimenes dzīves ir, notiek strīds, kāda, bieži vien ģimenē, nevajadzētu tam strīdam notiek ģimenē, bet mēs redzam, gan arī katra ģimene kaut kas notiek, un tad ir dažādi viedokļi šajos strīdos, un tie bieži vien arī kļūst acis, un sieva tagad nezin, ko darīt, vīrs kļūst agresīvs, un sieva vairs nezin, ko lai iesāk, ko lai dara, un viņi sāk raudāt, un tagad vīrs vairs nezin, ko darīt. Viņš bija dusmīgs, bet tagad viņš redz sievu raud, un viņš noplok, un vairs nav agresīvs. Un ko tad sievi iemācās? Sievi iemācās, kad raudās, vīrs nezinās, ko darīt. Vīrs noplaks, un tas kļūst par ieradam, kad līdz ir kāds grūtības, tūlīt tas rauda. Tad ir sekums, un tad ir panākumi, sāk raudāt, ir sekums, un tas rodas ieradams raudāt visus grūtos brīžos. Un tā izstrādājas arī šī ieraduma mūsu dzīvē. Bet ko darīt, ja tas neder? Jā, tad cilvēki kļūst satraukti. Piemēram, ja cilvēkiem ir ieradums svētdienā uz baznīcu, tas ir ieradums. Tas nav nekur rakstīts, jā. Un tad ienāk, kā jau bieži tas ir, ienāk ģimenē kāds cilvēks, kurš saka, ko tu dari, tev jāmaina šis ieradums svētdienā, ja nav jāiet uz baznīcu, nekur jau nav rakstīts, ka tas tā būtu jādara. Un tad viņam ir jāizšķiras, un tad viņam ir grūti pieņemt lēmumu. Visu laiku viņš tā visu mūžu tā ir darījis, un tagad ir jāpieņem lēmums savādāk. Nākošais cilvēki bieži grib sekot un darīt, sekot otru, piemēram, tā, ko otrs dara. Un tad nav jāpieņem lēmums, nekas nav jāizstrādā, un bērni bieži mācās no vecākiem, tā kā vecāki rīkojas, tā kā vecāki dara, tā arī bērni rīkojas, un tas nav svešs piemērams. Piemēram, mēs zinām, kad ir ārsti ir 3. paudze, un amatnieki ir arī un tā tālāk, jā, cilvēks vēlas darīt tā, kā otrs dara. Un gadās arī tā, ka citi tā nedara, ka viņi vecāki, un tad šie bērni vairs nezin, kā rīkoties. Piemēram, man vecāka svētdienā dodas uz baznīcu, un es arī tāpat. Man nekas nav jādomā. Vecāki iet svētdienā uz baznīcu, es arī, un tas nav svešs piemērs nam, un mēs gribam bieži sekot citu piemēram, tā kā otrs dara. To izmanto arī cilvēki, kur reklamē kaut ko, to izmanto. Un viņi saprot šo pusauģu vēlēšanas, viņi zina, ka pusauģiem patīk slavenības, un tur ir ievērējams sportists, Schwarzeneggers, un tur ir citi vēl, un tur ir ievērojami estrādes dziedātāji, tur ir Madonna, un tā tālāk, un to izmanto gudrie reklamētāji. Viņi rāda slavens aktieris, kurus mēģi, un tagad bērni mācās, ja jau viņš tā dara, šis slavenais aktieris, tas nekas slikts nav, un es arī tā padara. Tātad cilvēkiem tieksme ir sekot otru piemēram. Un vispārējais viedoklis, kāds tad ir, jā, tā ir norma. Ja viss tā dara,
tad es arī tā, ja 90% dodas uz baznīcas svētdienā, tā ir norma, un tas ir pareizi, tā ir taisnība. Un ja kaut kur tāda maza grupa dodas uz baznīcas sestdienā, tad nav pareizi, jā. Un tas ir tāds spēcīgs arguments mūsu dzīvē. Un šādā veidā ir arī ļoti grūti pieņemt tagad citu lēmumu. Tagad ienāk un kāds saka, tu tā nepareizi, tev jāpieņem savādāks lēmums, un tas ir ļoti grūti pieņemt. Visu laiku šie cilvēki tiek virzīti, viņi paši nevar pieņemt. Un tagad 71. panta, mēs jau tur pieminējam Lukas 6. nodaļā, un tur 61. panta, tur kāds cilvēks atnācis ir pie Kristus. Jā. Neviens viņu nav aicinājis. Viņam patīk, kā Kristus sludina, viņš mīl šo sludināšanu, un par viņu it kā ļoti maz zinām. Jo arī pēc tam vēlāk Bībelē nekas par šo cilvēku arī nav rakstīts, ko viņš tur darīja un ko viņš pirms tam un tā tālāk. Jā. Un viņš ir Kristus abrīnotais un liekas, ka viņš ir saimnieka dēls. To mēs arī tā varam uzzināt no Kristus atbildes. Un parasti jau arī tā ir, kad ja runājam ar fermeru, tad piemina arkuru, un tad runājam par aršanu, un tad runājam par sēšanu, un tad, kad mēs pieminam zvejnieku un runājam, tad mēs pieminam laivu, un tad mēs pieminam tīklu un zivs pieminam. Un šis vīrs mīlēja, kā Kristus sludina, un viņš sajūtas ļoti tuvu Dievam, it kā Kristus runā tieši uz viņu, vēsts tieši viņam ir, un sajūtas Dievu tuvumā, un jūt, ka Kristus runā vēst, kas viņam ir vajadzīga, un kā runā uz viņu, un viņš gribēja kļūt arī par Kristus mācekli, un viņš klausās, un viņš bija pārliecināts, vēsts ir patiesa, un man jākļūst par Kristus mācekli, un Svētais Gars arī runāja uz viņu, nepietiek, ka to klausies, tev jākļūst par Kristus mācekli, tev ir jāizšķiras, bet bija arī cits balss, viņš aiziet mājas, un cits balss runā, tev neko nevajag, tev ir labi tāpat tur, kur tu esi, un dzīvo un esi mierīgs. Bet tad, kad viņš klausās šo Kristus runu, šo Kristus vēstu, svētru, tas Svētais Gars runā uz viņu, un viņš atkal savādāk domā. Un tā viņā darbojas šīs abas balss uz viņu runā un viņas sirdī, un viņš nesaprot, ko lai dara, kā lai izšķiras. Viņam grūti izšķirot, viņam grūti pieņemt tagad lēmumi. Viena balss runā, tu liecies mierā, otra balss runā, viens Svētais Gars uz viņu, kad viņam jākļūst par Kristus mācekli. Un viņam patīk klausīties, bet it kā nostāties ir grūti pieņemt lēmumu. Un viņš tagad it kā abās puses atrodas. Bieži vien arī mēs tā, pirms nācām draudzē, arī mēs klausamies vienu, klausamies otru, mēs it kā jūtamies ļoti labi, ka mēs noklausamies, bet atkal izējam savā dzīvē, un atkal kā cits balss, un mēs it kā abās puses atrodamies. Un viņš tagad pienāk diena, viņa dzīvē, par ko rakstīts šeit Bībelē 61. pantā. Viņš pienāk diena, un viņš uzmanīgi klausās Kristus svētru, un ir rakstīts, neviens cilvēks tā nav runājis kā Kristus, jā. Un liekas, kad visi runā tieši uz viņu. Vēsts viņam tieši personīgi ir tās viss, un Svētā Gara balss atskan viņas sirdī, viņš to visu izjūt, un šis cilvēks izlēma, man kaut kas ir jādara, man beidzot jāpaņem lēmums, man ir jāizlēm, kurā pusē es atradušies, ko es tālāk darīšu, nedrīkst vairs ilgāk pretoties. Un tad ir rakstīts, ka viņš iet pie Kristus. Viņš stāv viņam priekšā, Kristus priekšā un pasaka, es vēlos būt tavs māceklis. Jā, vēlos tev sekot, vai tas nav brīnišķīgi? Es tev sekošu, tad pieņem lēmumu. Un ko mēs tagad sagaidām no Kristus?
kāda vajadzētu būt Kristus attieksmei pēc to, ka viņš tagad pieņems lēmumu, ka viņš grib sekot, un Kristus redzēja, kas notiek viņas sirdī, ka tas ir kā cīņa tur ir, un mēs domājam, ka Kristus par viņa lēmumu būs ļoti apmierināts, ļoti iepriecināts, un vai tad mēs nebūtu, kad cilvēks tagad nāk un saka, es ar vēlos piederēt jūsu draudzei, un vai tad arī mēs nebūtu priecīgi. Jā, mēs domājam, ka Kristus tūlīt satvērs viņu roku un sacīs slavu Dievam, jā, kad svētais gars beidzot ir uzvarējis tavā dzīvē, un kad tu pieņems to lēmumu, ka tu esi izšķīries, jā, es zinu par šo noteikumu, cik tā cīņīgi grūti un kā tas viss notiek, un redzēju, ka svētais gars cīnās ar sātanu, un beidzot Dievs ir uzvarējis slavu Dievam. Bet vai to Kristus sacīja? Jā, bet ko tad? Viņš tā nesaka. Viņš 9. nodaļā un 62. panta, viņš kaut ko citu saka. Bet Jēzus to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībā. Tas ir pavisam kaut kas cits. Šis jaunais cilvēks ir sarūktināts, viņš ir abēdināts, viņš tiek noraidīts, un tu nederi manā valstī, tā Kristus uz viņu saka. Vai Jēzum pietrūks smalkjūtība? Šī reizē, vai Jēzum pietrūk līdzjūtība pēc šo cilvēku? Kādēļ Kristus viņu noraidīja? Un kādēļ viņš tā sacīja? Un vai šis cilvēks nebija izšķīries? 71. panta sākumā es lasīju tikai šos 5 vārdus. Kungs, es tev iešu līdzi. Ja tur būtu sekojis punkts, bet tur neseko punkts, tur seko komats, un aiz to komatu vēl ir kaut kas sacīts, un tie nav sevišķi labi vārdi, kas tur ir sacīts, un tur ir sacīts, bet aiz komats seko bet. Un bet ir vidu, un ja tas ir tā, kur daļa, tad ir svarīgāka teikuma. Protams, tā, kur seko aiz bet, aiz komata, tā ir svarīgākā daļa. Vai mēs nedzirdam visapkārt arī šodien, kā mēs dzirdam, viņš ir labs cilvēks, un tad izsaka savu viedokli, ko domā par šo cilvēku. Viņa ir laba sieviete, bet un tad atkal seko šī runa, kad tur neatbilst tie mati, un tur apģērbs, un kas vēl tur neatbilst. Un jūs zināt šo teikums, jā, jūs sludinātājiem bija laba svētruna, bet un tāds šis cilvēks sniedz šos argumentus, jā, kas tad tur bijis, un tas svarīgākais ir tas, kas seko aiz to, bet nevis tas, ka tas sludinātājs ir laba svētruna bijis, bet tas, kas notiek pēc tam, jā. Tas ir labs pasākums, es tevi atbalstīšu, bet, jā, un es sekošu tev, bet, jā, un te ir briesams. Kāpēc? Šo vārdu, bet nevar lietot ar Dievu. Tad, kad mēs nākam pie Dievu, tad, kad mums jāpieņem lēmums, tad, kad mums ir jāizšķiras, tam mēs nevaram sacīt, bet, un kad pie viņa nākam, vai no tagad nākam, vai nenākam, jā. Nav bet, kad ejam pie Dievu. Un savādāk mēs iesākam it kā bīstam spēle. Es iešu līdzi, bet atļauju atvadīties. Tik slikti jau nemaz neizskatās. Viņš saimnieka dēls bija, un viņam visādi pienākumu, un viņš grib aiziet uz mājām, un grib pateikt uz rezēšanās pateikt.
Bet vai īstenībā tas tā bija? Kas īstenībā bija pirmais šai teikumā? Atļauj pa priekšu. Atļauj pa priekšu atvadīties. Es tev gribu sekot, bet atļauj pa priekšu uz mājām. Un tad es sekošu. Un īstenībā jau Kristus nebija gribējis sekot, bet pa priekšu mājās. Un kas tad tur mājās? Nu, mēs zinām, kā bieži vien mājās tur ir jau... Mēs jau arī apcerējām mācījies, tur ir pasaulīga vieta, tur ir cilvēks savādāk domāšana, un ko tad mēs sākam, tas nav iespējams, jā, ko tu te runā. Tagad pļaujas laiks tojas, un visiem jābūt ir mājās, un visiem jāpiedalās ir šajā te novākt ražu, un tā viņš aiziet un paliek mājās. Neseko Kristum. Ja, kāpēc aizgāja un kāpēc viņš neatvadījās un neseko Kristum? Tāpēc, ka viņš atdeva kaut ko no tā, ko mēs nedrīkstam atdot. Un ko mēs nedrīkstam atdot, kas nepieder mums, savu nākotni viņš atdeva. Ja, es vēlos sakot Kristum, bet vispirms uz mājām, vispirms man tur ir kaut kas jādara. Un tas ir tāpat tā kā tas cilvēkam, kurš lieto alkoholu, ja, rīt nedzerš. Ja, viss uz rītdienu, tad, kad pienāk rītdienu, atkal uz rītdienu, ar jauno gadu, vai arī mēs daudzreiz savā dzīvē neesam apņēmušies. Nu, tagad ar jauno gadu sākšu jaunu dzīvi. Ja, nu, tad es celšos, un tad es iešu, un tad es skriešu, un visu kaut ko darīs ar jauno gadu. Ja, un kā tad ir ar to jauno gadu? Ja, pienāk, un mēs atkal atliekam uz rītdienu, un tā diena un dienas mēs atliekam. Ja, es tev, Jēzus, sekošu, tomēr nākotnē. Tas ir ļoti bieži. Parīt sekošu. Un šodien uz mājām atdeva nākotni, un šī nākotne var nepienākt mūsu dzīvē. Mēs jau nezinām, kas stāv mūsu priekšā. Mēs jau par rītdienu arī nezinām, un to mēs nevaram darīt, un to mēs arī nedrīkstam arī solīt savā dzīvē. Kāds sludinātais stāstīja, viņš ir bijis evaņģēlists, un tagad viņš izņēma šo semināru, tur nāk arī jauka ģimene, un šī ģimene klausās, tur notiek bībeles stundas, un šī ģimene ļoti uzmanīgi klausās un nozīmēt, jau ir kristība diena, un tagad pirms tam kristībām tā ģimene pienāka pie viņa un sacīja, tu daudz mums mācīji. Jā, es sapratu, kad sabats ir īstā diena, un es sapratu, ka šī vēsts ir pareiza, un ka 7. dienas adventīstas draudz ir pareizā pēdējā draudz, un viss es arī gribētu pievienoties, bet, un ko tad viņš tālāk sacīja? Bet es patreiz to nevaru izdarīt. Jā, es esmu atbildīgais par ūdens apgādi pilsētā, un man līdz pensijai ir palicis tikai 3 gadi, un ja es tagad 6 dienās neiešu, es nedabūšu pensiju. Es gribu, lai tu zini, kad pēc 3 gadiem es nākšu un piederēšu draudzē, un būšu jūsu vidū. Un šis sludinātājs vēl tur 5 gadi vēl strādāja tādā draudzē, un tā arī šī ģimene tur neparādījās, tāpēc, kad cilvēks nevar atdot to, kas savu nākotni, kas viņam nepadara, kā tad ir rakstīts Bībelē. Ir rakstīts, kad kungs runā, tad nevar atlikt uz rītdienu. Ebrejiem 3. nodaļā un 7. panta, jūs jau zināt no galvas šodien, kad jūs viņu balsi dzirdat, neapcietināt sirdi. Šodien, kad mēs dzirdam, ka svētais gars mūs uzrunā,
mēs nevaram atlikt uz rītdienu. Šodien tas mums ir jādara, tas ir jādara nekavējoši, tad, kad Svētais Gars uzrunā mūsu sirds, tas jādara nekavējoši, bez bet ir jādara, un ja mēs to nedaram, bieži vien šī iespēja tā arī nerodas, tā arī nav, mēs to redzam arī savā dzīvē, un tagad ir jāpieņem lēmums, tad, kad Svētais Gars tad vistuvāk Dievs pienāk, un tad visvieglāk ir pieņemt šo lēmumu. Jūs arī ļoti daudz varbūt būs dzirdējuši arī par to Eriku Līzdu, tur Šveicē, un tur ir augsts klints, un tur Erikuls taisa savas līgas, un tur arī bija kāds jaunais cilvēks, un viņš grib tās Erikuļu olas, un viņš tagad ar vīru nolaižas lejā pa to, un tur uz platformas atrodas tās Erikuļu olas, bet viņš jau nav pie platformas, bet viņš jau nolaižas maz rusci nost, un viņš tagad šūpina to virvu, lai varētu uzliekt, viņš iešūpējas, un tagad uzliec uz to laukumu, kur tas Erikuļu olas, un sāk tās Erikuļu olas lasīt, bet tādā brīdī viņam tā vīra viss līd no rokām. Un tā vīra tagad dodas amplitūdu uz otru pusi, un tagad viņš pa šo laiku, viņš saprot, ka neviens cilvēks nezina, kur viņš atrodas. Tūlīt ieradīsies Erikuls, un arī viņi tur noknābas, viņš neglābjamies bojā, ja viņš neliks pirmajā brīdī, kad tā vīra nāk šurp, ja to vīra būs vistuvāk viņam pirmajā reizē. Un tad, kad šī vīra pienāk pirmajā reizē vistuvāk, tad viņš arī lec, viņš izglābas. Ja mēs to nedaram pirmajā reizē, kad Svētais Gars mūs aicina, kad tā vistuvāk mums, ka mums visvieglāk ir izvēlēties. Bieži vien ir tā, kad mēs saprotam, ka tā ir vēsts pareizs, ka mums ir jānāk, un mēs atliekam, un mēs gribam vēl pagaidīt kādu brīdi, bet tad ir grūtāk, tad tā virva jau ir nākoša reize, jau viņi ir tālāk, un tagad jau trešā reize viņi apstājās, un viņš jau uz trešo reizi vairs nevar lēkt, viņš nevar izglābties, un tāpat arī mūsu dzīvē ir. Ja mēs to atliekam šodien, kad Dieva Gars uz mums runā un mums uzrunā, ja mēs to atliekam uz rītdien, tad arī mēs nezinām, vai mēs izglābsimies, un kā tas būs tālāk. Jau likās, ka šis jaunais cilvēks ir viss sadevs, bet Sātans viss paņēma. Tā tas bieži vien notiek, nevis toreiz, bet arī mūsu dzīvē. Bija ārēja atsaukšanās, bet Jēzus nevar pieņemt ārējo atsaukšanos. Un šodien mēs arī redzam visu kristīgā pasauli pamatā. Viņi ir sajūsma tad, kad pienāk lieldienas, tad, kad pienāk, pat bija jau, un tad, kad pienāk Ziemassvētki, viņi ir sajūsma, viņi nāk un viņi klausas, un es arī piederēšu, un tagad aiziet mājās, un ko tad dara? Cilvēks atliek, un tā viņš arī visu mūžu tikai 2 reizes gadā aiziet uz baznīcu, un tā nodzīvo visu savu dzīvi. Diemžēl, un tāpēc arī 72. panta ir rakstīts, kas skatās atpakaļ, neder. Neviens, ne toreiz, ne šodien neviens neder. Varbūt daudzi dzirdējuši, nevis dzirdējuši, bet lasījuši par Laciju, un tur eņģeļi ieradās izpostīt šo pilsētu, un tur jau viņi tur kavējās, un eņģeļi jau izveda ārā, jau Lata ar abām meitām, un sievi izveda jau ārā, un kas tur tālāk rakstīts ir, kad skaties atpakaļ. Ko tad tas sieva darīja? Skaties atpakaļ, ko tad tas nozīmē?
Kāpēc tā viņi skatījās atpakaļ? Tāpēc, ka tur tajā Sodomā palika viss viņas dzīve, viss viņas būtība, viņas iekšien, viņas sirds jau tur bija. Un tas bija dārgāks un pārāks par visu to, kas tur tālāk, ko eņģelis ved viņas laukā. Un tad viņi paskatījās atpakaļ, un tur rakstīts, ka viņi kļuva par saulstāvi. Un tas ir tas pats, kas roka pie ārkla pieliek un skatās atpakaļ, ja viņš neder, viņš neder Dievu valstībā. Un mēs jau par šīm lietām varētu ļoti daudz stāstīt. Vēl pirms kristībām, jā, ir ļoti bieži cilvēki, kur stāst, kad pirms kristībām viņš vēl kārtīgi uz balli aiziet izdejojas un nākošā dienā iet uz kristībām. Ko tad tas nozīmē? Skatās atpakaļ, jo sirds jau tur ir. Un bieži vien tā ir pēc semināra cilvēks ienāk draudzē, viņš turpina to pašu alkoholu un smēķēšanu un to pašu pasaules dzīvi, jā, tāpēc, kad skatās atpakaļ, cilvēkam patīk tā pasaulīgā dzīve, ko viņš ir darījis. Un tāpat arī ir arī ļoti daudz cilvēku dzīvē. Jā, es vēlos nākt, es vēlos piederēt, bet vispirms man ir izglītība jāiegūst, man vispirms ir mājas jāuzceļ, kur man dzīvot, man vispirms ir vēl viss kaut kas jāizdara savā dzīvē, vispirms man pensija jānopelna, un tad es varēšu nākt. Un kas tad ir, ka mēs solam to, ko mēs nevaram solīt, ka mēs solam savu nākotni, kas mums nepieder, un tad mēs zaudējam visu. Ja kungs runā uz mums, ja svētais gars runā uz mums, tad ir rakstīts, lai mēs nepretojamies šai balsī. Un ja saka, kas jādara, tad mēs nevaram spēlēt šīs spēles, un nekad mēs nevaram runāt ar sātanu, jo mēs nekad viņu neuzvarēsim un nekad mēs negūsim uzvaru par sātanu. Bet ja kungs mūs aicina, tad mums sasaka, kungs, es klausos bez neviena, bet un kas tad būs mūsu dzīvē? Jā, brīnišķīga lieta, kungs mums palīdzēs izvēlēties lekt pirmajā reizē, kad šī ir glābšanas virvis tuvāk un mums ir. Ja kungs mums to palīdzēs mūsu dzīvē izdarīt, pieņemt šo svarīgo lēmumu, sekot viņam, lai Dievs uz to mums visu svētī arī, ka mēs to varam pieņemt pareizs lēmums arī savā dzīvē. Mums arī šodien ir vajadzīgi, katru dienu mums jāpieņem jauni lēmumi, ir sakot Dievam, nodoties viņam, tas ir katru dienu mūsu uzdevums, lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Amen. 155. Nāc pie dzīvības upes. Cik pie dzīvības upes, Dievišķa balss mīļi sauc. Lemdesit veseles lapes, iegūsit tu spēka daudz. Nevilcinies, nokavēsies, iegūtu laimi, ko piedāvā Dievs. Nāci pie dzīvības upes, kamēr vēl laiks pasteidzies. Nāci pie dzīvības upes, tā Jēzus vēl aicina. Atņem viņš grēkus un raizes, ir atnākus apziņā.
nevilcinies, nokavēsies, pielūto laimi, ko piedāvā Dievs, nāci pie dzīvības upes, kamēr vēl laiks pasteidzies. Nāci pie dzīvības upes, šodien man nāk vari tu. Rītdien, kas zin, vai vēl varēs iegūt šo pestīšanu. Nevilcinies, nokavēsies, iegūt to laimi, ko piedāvā Dievs, nāci pie dzīvības upes, kamēr vēl laiks pasteidzies. Mīļais Dievs, mēs arī no sirds Tev pateicamies par šo brīnišķīgo dienu. Un palīdz arī mums nevilcināties, katru dienu no jauna izšķīties, katru dienu no jauna pieņemt lēmumu, piederēt Tev. Es mums visiem žēlīgs, dāvina sevi žēlastību arī šī draudzē un šiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un kas šeit nāk un arī zieda savu laiku un iespējas, lai cilvēki varētu šeit nākt un lai arī cilvēki arī visu šajā rajonā, arī, kur atrodas šis nams, varētu nākt un būt pateicīgi Tev. Un palīdz, ka mēs arī varam katrs vairāk savā dzīvē viens otram kalpot un arī runāt par šo brīnišķīgo vēsti, par nākotni, kas stāv priekšā, un kad cilvēki varētu ieklausīties, iemīlēt Dievu un izšķirties un pieņemt lēmumu, piederēt Tev vairāk kā līdz šim. Un svētī ielas un māsas un arī svētī arī jubilāru, ko mēs nav pat arī apsveicam un svētī ir katra, kas šeit ir ienācis un dāvina mums visiem kopīgi jaunu cerību arī satikties mūžībā, kad Tu nāks. Mēs ticam, ka Tava atnākšana ir durvju priekšā, mēs ticam, ka šie notiekumi, kas notiek pasaulē, arī tie visi arī rāda uz to, ka laiks ir ļoti tuvu, ka mēs dzīvojam nopietnā laikā un ka mums ir šis lēmums jāpieņem nekavējoši, lai mēs varētu piederēt Tev. Palīdz mūsu dzīvē bez šo, bet palīdz, tad, kad Tu mūs aicini, tad nākt, kādi mēs esam. Pateicamies par visu to, un lai Tavs prāts notiek mūsu dzīvē. Tu lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Lai Tava žēlastība es paliktu, tad lūdzos pazemībā, Kungs vadītu pie Tavam svētām kājām, tās bērns laimīg. Kungs palīdzi man vājām Tev